šobrīd atrodos Daugavpilī, jo man vajadzētu atbraukt un nokārtot dažas darīšanas, un pēc tam es braukšu uz Krāslavu un tad jau arī uz Stalli. Daugavpilī ir piesnidzis, var redzēt, un turpina nedaudz snigt, bet laiks pagaidām ir labs. Iegāju Narvisinā nopirkt brokastis, jo man es nācu pārēst mājās. Un viņiem tur bija agrāk tā foršā akcija, ka tu vari ņemt tā kā 3 lietas un samaksāt tā kā 3 eiro. Un tur bija dzēriens, tad kaut kāda gatavs ēdiens un našķis. Un es tā kā paņemu kolu, paņemu maizītes un tā kā, tas uz nevienu našķi neredzu, tā kā uz limīti 3. Un es aizēju prasu, tā kā, kurš no našķiem jums ir tajā akcijā? Un man tik laustā krievu valodā, latviešu valodā ar tādu krievu akcentu stāsta, ka ka tur ir par depozītu jāmaksā. Es saprotu, ka ir par depozītu jāmaksā, vienkārši prasu, tā kā, kurš našķis ir iekšā tajā akcijā, jo tur ne visi tā kā ir. Un viņa pilnīgi mani nesaprot, un es atsakos runāt krieviski, tā kā, sitiet mani nost, es ar pārdevēju runāšu latviski. Bet, beigās labi viņa mani saprata, bet, šausmas. Bet jā, tagad es iešu apsēsties un pārēst. Tā visas dzēlas Daugavpilīs esmu izdarījusi. Tagad es iegāju Rimikā, nopirkšu savu pārēst, un tad es braukšu uz Krāslavu, un te jau jūs redzēsiet. Tikko pārdos mājās, Krāslavā tas ir, un šausmas. Ārā atkal snieg un izsaka, tur briesmīgs laiks. Bet man tagad ir kaut kāda mazāk par stundu, lai nedaudz atpūstos, domāju, es aiziešu pamācīties. Vēl jāpēt, un tad iesim atkal uz autobusu. Bet šoreiz brauksim uz Stalli. Tā, protams, ka pamācīties man nesanāca, un man tagad jau ir jātaisās un jāiet uz autobusu. Jā. Izrādās, ka es ēdu ļoti lēni. Tā kā, jā, pamācīties šodien man nesanāca. Varbūt pamācīšos vakarā. Jā, principā, laiks mums ir, nav īsti jāsteidzas. Satuntuļojos riktīgi, tāpēc, ka, jā, mēs strādājam ārā, un ārā ir pavēsi. Tagad arī ir baigi sasniedzis. Tā kā būs jābrien arī pa sniegu, bet, neko darīt. Es pieļauju domu, ka zirdziņi vēl nav izvesti ārā, jo es lūdzu, lai neviens nelaiž ārā šodien zirdziņus, kad es aizbraukšu, es izlaidīšu. Tā kā jā, tad mēs varēsim iet uz autobusu, un tad, kad būsim Stallī, tad izlaidīsim ārā arī zirdziņus. Jā, es vienmēr matus taisu bizē, agrāk es taisīju astē, bet man sāka likties, ka man ļoti sāk plīst mati no tā, ka es viņus visu laiku nesāju astē. Viņi paliek tādi trausli, un tad tagad es nesāju bizi. Tā kā jā, labi, taisīsimies iet. Tā, viss, eju uz autobusu. Ir pacēlēs neliels vējiņš. Un jā, par šo manu jaku, jūs varat smieties, es atļauju, tāpēc, ka šī jaka ir īstenībā mana puiša jaka. Jo tā jaka, kas man ir ziemai, viņa ir legit silta, bet, ja man ir jājāj, ar viņu ir perfekti, bet ja man ir jākurdo zirgi, vēl pēc tam vairāki, ziemā un vienkārši jāstāv, tad ar viņu ir augsti. Tāpēc es privatizēju šo jaku no sava puiša, un man ir super silti. Vienīgais, ka tas jāesmu pārģēbju, bet tā, piemēram, bokšus tīrīt un visus citus staļļa darbus. Perfekti. Lūk, Valdis ar Belarusu brauks uz mežu, un mēs brienam pa sniegu līdz Stallītim. Stallīts ir tur. Jā, šausmas nekas nav tīrīts. Puiši teica, ka arī šodien netīrīs, tāpēc, ka sola snigt vēl visu dienu. Šobrīd nesnieg, bet, es domāju, kaut kurā brīdī atkal būs sniegs. Lūk, mani mazie pupučīši. Čau, Grīpa. Čau. Čau, Retā. Tas smukā meitene. Un tad šī ir mūsu jaunpienācēja. Šī ir Aleksa. Čau, meitene. Man
zirgu segas atrodas tur, un stāvoklis atrodas tur. Un lai atvieglot savu dzīvi, jo kurš vien grib nest pa lielu sniegu segas. Tad, es viņas sakrāvu savā karietē, iepazīstaties. Tas ir Detex. Viņam tur ir kaut kur rakstīts, ka tas ir Detex. Detex der firma, bet es viņu saucu par Detexu. Un tagad mēs dodamies līdz stāvlim, jo tās segas es galīgi negribēju nest. Tak, beidzot sanāca Limertai sagu uzvilkt. Nebūtu tik smagi. Principā, tagad es vadīšu ārā Grifonu un Limeratu, abus kopā. Cerams, ka es nenosītīšos, jo vakar mēs braucām pēc Aleksas, un zirgi vakar nebija ārā. Tagad es ceru, ka būs labi. Bet okei, Aleksa paliek stāvlī, un es ļoti ceru, ka viņa nepsihos, ka viņa paliks viena. Jo mans plāns šobrīd ir tāds, ka tā kā manējie vakar nebija ārā, es viņus izlaižu ārā, skatos, kas notiek ar Aleksu, un tikmēr iztīru viņu bokšus. Aleksa negrauz boksi. Un tad, ja viss ir kārtībā un manējie, kamēr nav Aleksa aplokāt, tur paskrien un nomierinās, tad mēs ar Aleksu ejam paskatīties, varbūt salaidīsim kopā. Bet redzēsim. Par Grifonu, viņš ir staigājis ar citiem zirgiem, par viņu es nebaidos. Šī jaunkundze ir staigājis tikai jaunībā ar 2 ārzalēniem. Un tagad ar Grifonu. Un nav tā, ka viņa ir super duper labs un paklausīgs zirgs. Bet tā. Arī grauzīsi boksi, jā. Man ir bebri. Bet jā. Plāns ir sekojošs, tā kā es tagad vedīšu ārā šos divus un skatīsimies, kas notiks ar Aleksu. Tā, Grifons un Limerta ir ārā. Un tagad mazajai Aleksai sanāk šitie tā nošaukojums, teiksim tā, jo mēs uztaisījām viņai boksi bez tā kā metāla augšā. Kad aiztais Limertas boksi, tad viņai sanāk nošaukojums. Susuriņ. Izskatās, ka tu trakotu. Pabūsim kopā, kamēr es bokšus iztīru. Jā. Skaisto. Tā, kāpēc tev purns ir slapjš? Vai nu viņa dzēra, vai, kā Limerata mēdz darīt, sist ar kāju pa dzirdni. Ko tu darītu? Šļakstījies? Parādi savu dzirdni. Tā, dzirdne ir diezgan slapja. Es ceru, ka viņa nešļak, bet, sienas nav aplietas, tad varbūt arī tikai dzārusi. Susuriņ. Nedaudz padzīvos iekšā. Tā, tagad es tīrīšu bokšus, kā jau sakar minēju, mūsu nebija stāvlī, līdz ar to zirgs ārā neviens neveda, un bokši arī netika tīrīti. Tā kā, man šodien būs dubultais darbs, un es jau redzu, ka tur ir tā kā traki. Grifona boksī var labāk redzēt. Tur tā kā vesela čupa ar kakām. Jā, bet neko. Un šodien man būs jātīra 3 bokši. Jo mažā Aleksa arī tagad ir mūsu zirgs, un viņai arī ir jātīra boksi. Tā, boksis numur 1 iztīrīts. Jau redzēt, tas palika pāri, un šodien visus izņēmu. Izvedu 3 tačkas, tā kā nav nekas nemaz tik traks. Bet mums ir vēl Grifona boksis, kas arī ir traks, un tad Aleksas boksis. Aleksas boksis nebūs tik traks, bet es nezinu, kā viņa kakā čurā, kurā vietā, un es pēdējo domu, ka viņa pati vēl to nezinu, jo jebkurš zirgs svešā vietā sākumā ir tāds, ka, es nezinu, kurš ierīkošu savu kaku stūrīti. Tā kā, jā, es domāju, viņas boksis arī tur varēs pacīnīties nedaudz, bet tagad iztīrīsim Grifona boksi. Tā, bokšus es iztīrīju, visus 3, tur Aleksas ausis. Tagad es gribu notīrīt Aleksu, jo, kad es viņai tīrīju boksus un pārēju Grifona boksī, viņa izvērtījās, tagad ir diezgan netīra. Es viņu ar notīrīšu, un tad mēs ar viņu iziesim pastaigāties. Kas man ļoti, ļoti patīk zirgos, kurus tagad es nepazīstu, ir tas, ka es viņus nepazīstu. Es nezinu, ko sagaidīt, ko viņi uzvedīsies un ko darīs. Jā. Tā, kad notīrīsim Aleksu, neizskatās, ka viņiem pagaidām iebilstu pret manām tīrīšanas tehnikām.
nu, uzreiz, ko es varu pateikt, viņa naktī ir gulējusi, jau viņai ir izgulēts sāns. Tā kā tas ir labi. Tas nozīmē, ka viņš šeit jūtas labi. Aleksu, pabīdamies. Nedaudz pabīdamies, jā. Ko? Tāda baigi forša ķēva šobrīd liekas. Tāda ļoti bezbailīga un aptuveni dariet mani, ko gribi. Un viņai pilnīgi nav kausti aiztiek un vispār šobrīd liekas superīgs zirgs. Tagad mēs ar Aleksu iziesim pastaigāties, aiziesim arī pie maniem zirgiem. Nu, paskatīsimies, ko viņi darīs un ko viņi teiks. Aleksas pirmā iepazīšanās ar Limeratu. Pagaidām viss mierīgi. Tagad arī Grifons atnācis paostīties. Šobrīd liekas, viss ir superīgi un Aleksa neko nedara. Limerata gan cenšas provocēt, bet Aleksa ir super mierīga. Nu, ar Grifonu. Nedaudz nepatīk, bet Aleksa pagaidām ir pie pavadiņas, lai, ja nu kās, tad es vākšu viņu prom. Nu, tur ir manējie, kur Aleksa. Neatstāju aplokā Aleksu, jo, nu, tomēr Limeratai pārāk interesē, kas viņai ir tāda. Aleksa arī malaca, neļāva bāsties savu virsū. Arī vienu brīdi iesita Limeratai, tā ļoti maigi vienkārši brīdinot. Un tas bija ļoti labi. Es domāju, priekš pirmās reizes vienkārši perfekti. Tad rīt mēģināsim vēlreiz iepazīstināt, un tad jau manējie zinās. Un tad skatīsimies. Nu, mēs ar Aleksu bijām ārā, izsteigājām, paskatījām mazajās apkārtni. Ļoti forši ķēva, normāli gudro, mēs arī parikšojām pie rokas, un viņa uzreiz saprata, ko es gribu no viņas. Superīgs zirgs, un viņa ļoti patīk. Tā, sanosīju Montānu, biju aizbraukus pārvaldu bikses. Tāpēc, ka es tagad taisos kordot. Gribēju kordot abus, bet jau ir gandrīz 4:30 un 5 jau saule riet, un tad gandrīz ir tumšs. Bet obligāti man jāizkordo Grifons. Limerata, nu tad redzēsim, ja es paspēšu. Aleksa fonā. Bet tagad jāiet viņiem pakaļ uz aploku un jāievet viņu uz sauli. Zirdziņi ir mājās, raka mūsu foršais Grifons. Tā tūlīt notīrīšu, ātri apsaglošu Grifonu, un tad mēs esam kordoties. Jo viņi abi ir ļoti aktīvi. Īpaši Limerata, bet es nezinu, man šaubos, ka man būs Limeratai laiks. Bet nu es centīšos pasteikties ar Grifonu, lai man ir laiks. Paskatās Aleksu. Liekas, Grifons un Aleksa būs ļoti labi draugi, bet nu par Limeratu vēl redzēsim. Grifonu viņi nebāzīsimies virsū. Reku arī Limeratu. Viens no lielākajiem Aleksas iegādes, teiksim tā, iemesliem bija, kā jau es iepriekšējā video teicu, ka Limerata diezgan trakoja, kad viņa paliek viena, tāpēc mēs viņu ņēmām līdzi uz treniņiem, bet viņai ļoti patika traucēt bērniem treniņus un traucēt man treniņus, un tas sāka palikt diezgan bīstami, tāpēc mēs tā beidzām darīt, mēģinājām viņu radināt palikt vienai. Nu, beigās tas diezgan ok jau bija, viņai vairs tik traki netrakoja, bet viņai baigi stresoja, viņa varēja spērt bokša sienas un visu kaut ko. Un tagad mēs ar Grifoniem kordoties, un Limerata bija klusa, mierīga un vispār tāda adekvāta. Tā, ka izkordosimies, tad nāksim apskatīsimies, ko pa šo brīdi būs sadarījusi Limerata, vai viņa būs izārdījusi visu boksi vai nebūs. Grifons mums ir izkordots, tagad atsoļojas, un paskatieties uz viņas smuko segu ar milzīgiem caurumiem. Jā, tas ir tāpēc, ka Grifons ļoti mīl savas segas un vienkārši plēš viņas nenormāli, un man jau ir apnicis viņam pirkt katru reizi jaunu, tā kā, lai viņš tagad staigā ar veco. Tā, Limerata ar boksi uzvedusies ļoti labi, jo boksis nav ne savandīts.
Ne viņa ir slāpja nekas, viss ir kārtīgi un forši. Un, jā, grifons pozē. Un es domāju, tagad ir 5, nu, es mēģināšu ātri grifonu, lai limeratu. Notīrīt, sasaglot, un tad skatīsimies, varbūt paspēšu kaut nelielu slodzīti viņai uzlikt. Es ceru, ka sanāks. Es gribu jums parādīt, cik labi Limerta ir iemācījusies ņemt iemaktus, nu, redzi. Kameriņa ir šeit. Jā, nu jā, aizgāja pašā maliņā. Īsti jūs nevarējāt redzēt. Bet, nu, viņa ļoti labi. Jau tagad tranzīti. Un man tāds lepnums, tāpēc, ka mums ar to bija problēmas. Lūk, skaistā Limerata, kas rikšo. Un paskat, cik viņa jau ir liela. Nesen viņa bija mazs pīlēns, un tagad paska. Liela skaista ķēve. Rikšojām, retiņā. Ļoti forši. Man nenormāli patīk tik skaista ķēvīte. Nu, paskat, cik smuka ķēve. Viņa pilnīgi pozē. Retiņā! Ei, tu skaista meiteni! Nu, tāda pozētāja. Citreiz, kad viņa grib, viņa arī parāda ļoti labas gaitas. Ja tagad viņa gan ir nedaudz sastresojusies, bet jā, tagad ir plašs, foršs riksītis, vismaz netipina. Nu, re, kāda skaista meitene. Kas man patīk laukos dzīvojot, ka mums ir tāds zoodārs. Piemēram, tur ir ezers, un tur vienkārši stirnas skrien pa ezeru. Gan man un Limeretai tas liekas tik ļoti interesanti, reku skrien. 4 gabali. Ak, mans Dievs. Vienkārši izskrēja uz ezeru un tagad staigā pa ezeru. Arī skatās uz mums un brīnās. Ja es rādīju, kā mēs iemaktus uzliekam, parādīšu arī, kā mēs noņemam. Jo ar to mums nevienmēr iet izspīdoši redzēt. Viņa cireiz streso, cireiz nestreso. Tagad iedzert. Tā ir 5:30. Parasti 6 mēs barojam zirdziņus, bet aktīvs. Es nevaru, man ja tā patīk. Jā, mīļamī. Tu esi ošuriņš. Mūžīši tu. Tik forši ķēve. Es nevaru. Tā kā, parasti 6 mēs barojam, bet tā kā es Limeratu tikko pabeidzu, tad es īsti viņai nevaru 6 dot, jo mums stunda pēc slodzes ir jāgaida zirgiem. Tā kā, tagad es aiznesīšu uz inventāru istabiņu, bet to, ko vajag uz mašīnu. Un es paskatīšos, jo man vajadzētu grifonam sasmērēt sprēgas, varbūt to tad mēs izdarīsim. Vai arī ir vēl, visa saimniecība ir vēl daudz darba saimniecībā. Es nevaru, viņa ir smieklīga. Tā kā jā, ko darīt mēs atradīsim. Sataisīsim zirgiem vakariņas. Te ir 3 spainīši. Viņš to spainīti rēcīgs stāsts, mēs viņu atradām. Puiši gribēja viņu izmest, bet es pateicu, nē, man vajag šo spainīti. Jo, piemēram, riebiņos es biju sakolekcionējusi, es nezinu, kaut kādus, 8 šādus spainīšus, jo viņi ir baigi forši zirgu barošanā. Un tad Limerta ir atnākusi barība šeit, jo viņa tagad ēda tādas granulas, principā tur ir muslis, pilnīgi tas pats, kas ir šīs granulās, jaunzirgu muslis. Bet man viņa tagad jāieliek šeit iekšā. Puiši vislāk smejas, ka es pasūtu traktoru Eļu, jo šī izrādās ir kaut kāda Eļas firma. Un tad, kad man atnāk Limeratas ēdiens, tad puiši saka, tu mums traktoriem Eļu pasūtīja.
Lūk, šo musli ēd Limerata, tas ir Podo Junior, un tas ir līdz 36 mēnešiem, tā kā, kad viņai apritēs 3 gadi, tad man būs jāpamaina, bet šobrīd šis ir tā kā the best, viņai nenormāli garšo. Mēs bijām mēģinājuši vienu citu jaunzirgu musli, viņai viņš negaršoja, bet šis viņai ļoti garšo. Lūk, šāds tas muslis izskatās. Tur ir viss kaut kas iekšā, bet viņš ir baigi foršais. Tagad ielikšu granulas pa virsmu. Un tad es nedaudz tā kā samaisīšu, lai viņai nav tik strauja pārēja no granulām uz musli. Tā ka Limerata mums ēd puskausiņu ar auzām. Nedaudz par daudz, bet nu labi. Un tad ar Grifonu un Aleksu es sadalīšu. Īstenībā Grifonam vispār nevajag auzas, bet Valdis man visu laiku saka, nu, bet kā es tak viņas pļāvu un kultivēju un stādīju. Tā kā jā, tad Grifonam iet nedaudz garšai tikai, un tad pārējo es ielikšu Aleksai. Nu, lažas puskausiņš Limeratai iet ar to musli un granulām. Grifonam iet kviešu klijas tāds, nu, vairāk par puskausiņu. Un tad vēl lucernu. Es viņam nomainīju diētu, tāpēc, ka, nu, teiksim tā, tas ir lētāk nekā pirkt visu laiku viņam ēst. Vienkārši pašai taisīt ir lētāk. Un tad Aleksai es arī pieliku nedaudz klijas un nedaudz lucernu kopā ar auzām, tāpēc, ka es gribu, lai viņa ir čūt apaļāka. Nu, tad iedošu viņai arī klijas un lucernu, bet nu tā nelielos apjomos un skatīšos, kas notiek. Varbūt arī viņai pietiks tikai ar sienu. Es uzliku vārīties teikanu, lai aplietu lucernu, bet kamēr mēs gaidām, iesim pie Aleksas, jo es sapratu, ka tā arī neko neesmu izstāstījusi par šo mažo mīļo sušuriņu. Tā, šī ir Aleksa. Ļoti daudz no jums domā, ka tas ir lielais ponijs, nu, kā tas ir lielais ponijs, bet tas ir koņiks. Jā, tas ir koņiks. Neparastā krāsojuma koņiks, kā man pateica brāķis, jo, nu, no viņiem cenšas izvairīties, jo tā tomēr nav tā standarta krāsa un tādā garā. Bet priekš manis viņa nav brāķis, priekš manis viņa ir superīgs. Zirgs, superīgs ponijs. Tā, Limerata, nu pagaidi. Kāds jau gribēs. Jā, Aleksai ir 5 gadi. Viņa ir bijusi savvaļnieks, man liekas, savus pirmos 3 dzīves gadus. Un tad 2 gadiņus viņa dzīvoja Valkā, viņa tur mācījās un teiksim tā, viņa tur mācījās, dzīvoja, ēda, viņas dzīve bija perfekta. Bet, diemžēl, viņas iepriekšējā īpašniecei nebija īsti daudz laika ar viņu ņemties, un tas ir pašsaprotami, tāpēc, ka tā īpašniecei arī savs stāvs. Tā, ka jā, viņi izdomāja šo skaisto ķēvīti Aleksu pārdot, un es par viņu zināju, jo es iepriekšējai saimniecei sekoju jau pailgi. Jā. Un jā, es arī sekoju Aleksas stāstam diezgan pailgi. Un tagad es ieraudzīju, ka viņai ir tirgošanā, un mēs apsvērām domu par 3. zirgu. Tad, nu, kaut kā tā sanāca, un spontāni lēmumi, un tā no Aleksa ir pie mums. Aleksai, jā, ir 5 gadiņi, viņa nav iejāta, tas gan, bet es domāju, mums ar to nebūs nekādas problēmas. Un, jā, nu, uz viņas ir sēdējis cilvēks mugurā, bet nav iejāta, teiksim tā. Bet es domāju, viss būs kārtībā, jo viņa ir super gudra ķēve. Arī, kas ir ļoti svarīgi ar klijām, šīs ir klijas, kuras izskatās pēc miltiem, viņas ir ļoti svarīgi labi izmaisīt, lai viņas nav milti. Jo savādāk viņas var salikt zirgam pie visu kaut kur, teiksim tā, un tad zirgs var sākt klekot. Līdz ar to viņas ir ļoti labi jāizmaisa. To man iemācīja Eridanā, un es esmu ļoti pateicīga par to. Nu, ir puse. Sāksim dot ēst. Sāksim ar Grifonu, jo viņš vislēnāk ēd no visiem. Labu apetīti, Grifo. Ņem.
Tā, tagad būs Limeratas kārta. Viņa ir šausmīgi nepacietīga. Labu apetīti, meitene. Un mazajai Aleksai mums vēl nav barotavas, tāpēc es ceru, ka viņi sapratīs, ka ir jāiet no Spaiņa. Lūdzu. Jā, misija izpildīta. Saliku visiem sieniņu. Šeit ir Aleksas porcija. Tad Limeratai ir šeit taķa, nevar redzēt. Satvēršu durvis. Lūk, tā ir Limeratas porcija, bet viņa kā parasti visu aizstibīja tur, kur viņai patīk. Un tad Grifona mums ir tur. Varbūt es nedaudz pārspīlēju Grifona porciju, bet nu nekas. Grifoniņš vismaz varēs ēst visu nakti. Nu labi, mīļie, palielam tas šodienai ir arī viss. Es došos uz māju pusi, zirgi pabarot, samīļoti, izkordot, iztrenēti. Tā kā viss kārtībā. Un jā, liels paldies, ka noskaties šo video. Spied like, ja tev patika. Arī, ja nepatika, spied like. Un ierakstiet kaut ko komentārā, varbūt jūs gribat kaut ko pajautāt vai vēl video idejas, jo es centīšos atbildēt uz jūsu komentāriem. Un jā, labi, atā, lai jums jauka diena!